Šajā video mēs brauksim pa Bauskas šoseju un izbrauksim visos 3 svarīgākajos nobraucienos. Gan jau, ka jūs zinat, ko nozīmē lūk šī zīme. Pareizi, ātrgaitas ceļš. Šajā video jūs redzēsiet, kādi ir ātruma ierobežojumi, ko nozīmē droša apsteigšana. Vienmēr sakot, skaties, būs ļoti interesanti. Pirms izbraukt uz šoseju, mēs iesākumā nobrauksim tuvākajā izbrauktuvē uz Krustkalniem. Šī nobrauktuve vēl sanāk ir pirms ātrgaitas ceļa, kā arī tikko jūs izbraucat ārā ārpus Rīgas, jūs uzreiz iebraucat apdzīvotā vietā Krustkalni. Šajā gadījumā mazais rotācijas aplis, kas ir laicīgi pārredzams, nav mašīnas uz galvenā ceļa, un mūsu izbrauciens ir 3. Pirmo pabraucam garām, 2. pabraucam garām, 3. baložu virzienā, parādām virziena rādītāju un izbraucam ārā. Kas šeit ir ļoti svarīgi, jaunās gudrās eksāmena mašīnas rāda priekšā uz kontrolu paneļa, ka te drīkst braukt 90 km/h. 90. Jautājums, kāpēc? Tāpēc, ka tās lasa ceļu, kas ir blakus. Šosejveidīgo ceļu, kur ir 90 km/h. Līdz ar to lūdzu neticiet visam tam, ko jums saka priekšā mašīna. Šajā gadījumā, kā atcerieties, mēs iebraucām Krustkalnos, līdz ar to te ir apdzīvota vieta un 50 km/h. Jā, šeit bieži kursanti pieļauj kļūdu, uzticās automašīnai, pārsniedz ātrumu un eksāmens ir beidzies. Turpinājumā būs 3 rotācijas apļi, kuros būs jābrauc pareizajā virzienā. Mūsu gadījumā mēs visu laiku turpināsim braukt Rīgas virzienā. Pirmajā rotācijas aplī Rīgas virziens ir izbraucot vairāk pa pusapli, līdz ar to es centīšos iekārtoties kreisajā joslā, ja man būtu iespēja. Šajā gadījumā man iespējas nav, jo brauc mašīnas blakus. Šajā gadījumā pārkārtoties jau ir par vēlu, jo mans izbrauciens ir pavisam tuvu. Līdz ar to es redzu, kur ir Rīga, parādu virziena rādītāji un izbrauc ārā. Ja būtu gājēji vai riteņbraucēji, es noteikti arī viņiem dotu ceļu. Atcerieties, visu laiku turpinam braukt Rīgas virzienā. Komanda nemainās. Arī iebraucam aplī. No galvenā ceļa neviens nav. Turpinam braukt pa apli. Gadījumos, ja jūs nezināt, kur ir Rīga, jūs varat arī atrasties labajā joslā, sekot līdzi informatīvām zīmēm. Rīga, virziena rādītājs, nav gājēji, nav riteņbraucēji. Izbraucam ārā no apļa. Šajā ceļa posmā notiek identiskas lietas, kas tajā šosejas pusē. Automašīna redz, ka ir 90 blakus ceļš un rādījums kontrolu panelī, ka drīkst braukt 90. Atkal neticat, mēs joprojām esam apdzīvotā vietā, ir jābrauc 50 km/h. Priekšā ir 3. rotācijas aplis, un komanda mums joprojām nemainās, mēs turpināsim braukt Rīgas virzienā. Mūsu gadījumā tas ir 2. nobrauciens. Laicīgi piebremzējam, paskatāmies, ka nav mašīnas uz galvenā ceļa. Iebraucam aplī. Rīgas virziens, parādām virziena rādītāju, un ļoti svarīgi pamanīt, ka mēs tagad izbraucam ārpus apdzīvotas vietas. Tā kā šeit paliek 90 km/h. Te ir ļoti gara ieskrējumā josla, kurā var jau diezgan dinamiski uzņemt ātrumu, parādām laicīgi virziena rādītāju.
Kā jūs redzat, mašīna pamanīja manu virzienrādītāju un bija toleranta pret mani un deva iespēju man pārkārtoties. Paldies tev, mans cilvēks! Te ir dinamiski jāieskrienās līdz 90, taču prieki nav ilgi, jo sākās 70 zīme diezgan ātri. Un arī ir jāpamana, ka sākās apdzīvota vieta Rīga, līdz ar to atkal ir jānomet ātrums līdz 50 km/h. Tātad dinamiski ieskrieties līdz 90, nomest ātrumu līdz 70 un atkal piebremzēt līdz 50. Turpināsim braukt pa Bauskas šoseju. Iepriekšējo reizi mēs nobraucām Krustkalnu virzienā, šajā gadījumā turpināsim braukt taisni. Tātad redzam zīmes, ka mēs izbraucam ārpus apdzīvotas vietas, un svarīgi ir atcerēties šo zīmi labajā pusē ātrgaitas ceļš. Ātrgaitas ceļš, es atgādināšu jums, ir 120 km/h. Ziemas apstākļos tie ir 110. Taču mēs vēl nevaram braukt 120 km/h, jo virs zīmes ātrgaitas ceļš mums bija 90. Zīme, kas tomēr pagaidām piebremzē plūsmu un neļauj tik ātri vēl braukt. Iespējams, šī ir kaut kāda bīstama zona vai ceļa posms, kur pagaidām labāk nebraukt ir tos 120 km/h. Galvenais kursant, atceries, jo lielāks ātrums, jo lielāka distance, jo bremzēšanas ceļš ir garāks. Līdz ar to, braucot ātri, ir arī jāskatās tālāk. Turpinās zīme 90, jo visi nobraucieni vai izbraukšanas nobraukšanas, viņas atceļ zīmi. Tā kā teorētiski, ja tur nebūtu zīmes 90, mums būtu jābrauc cik? Pareizi. 120 km/h, jo mēs esam uz ātrgaitas ceļa. Tuvojās mūsu otrais nobrauciens Ķekavas virziens. Šajā gadījumā es pateikšu komandu visu laiku turpināsim braukt Ķekavas virzienā. Tātad redzam informatīvās zīmes Ķekavas virziens, parādam virzienrādītāju, nobraucam droši uz bremzēšanas joslu un tikai bremzēšanas joslā es sāku piebremzēt. Jā, nebremzēt uz pašas šosejas, jūs bremzēsiet aizmugurējos autobraucējus. Labāk ir un drošāk ir, protams, bremzēt uz pašām bremzēšanas joslām. Kā jūs redzat, tikko bija zīme ātrgaitas ceļa beigas, taču nekur nebija zīmes, ka mēs esam iebraukuši apdzīvotā vietā. Līdz ar to kāds te ir ātrums? Pareizi. 90 km/h. Protams, ka es šeit nebraukšu 90 km/h, jo šādos līkumos nobraucienos tas nav droši. Esam uzmanīgi, ko mēs redzam, zīme dodie ceļu un 50 km/h. Šeit zīme dodie ceļu ir vienkārši tāda informatīva, jo jums ir atsevišķa josla. Neviens jūs nešķērso, taču 50 km/h. Kāpēc 50? Tāpēc, ka turpinājumā būs rotācijas aplis, un mēs brauksim ārā, atceraties, kur bija komanda? Jā, komanda bija, turpināsim visu laiku braukt Ķekavas virzienā, līdz ar to man arī šeit būs jāseko Ķekavas virzienam. Laicīgi piebremzējam, laicīgi pārliecinamies, vai nav mašīnas uz galvenā ceļa, jo laicīgāk jūs to darīsiet, jo būs iespēja iebraukt neapstājoties. Nu, lūk, Ķekavas virziens, rādam pagrieziena rādītāju, un te man ir jautājums, kāds tad te būs ātrums izbraucot no apļa? Pareizi, 90 km/h, jo atcerieties, kur mēs atrodamies ārpus apdzīvotas vietas. Aplis bija krustojums, kas atceļ zīmi 50, līdz ar to mums būtu jābrauc 90 km/h. Taču prieki mums nebija ilgi, jo, kā mēs redzējām, turpinājumā atkal bija zīme 70. Bet te ir ļoti interesanta situācija. Šajā pusē ir 70, taču pretīm braucošie brauc 90. Kā mēs redzam, zīmes norāda, ka būs regulējums krustojums vai regulējuma gāja pārēj. Tāpēc arī iet samazinājums uz 50 km/h, lai droši viņu pārbraukt. Un šajā gadījumā ir krustojums kreisajā pusē, un ko tas nozīmē?
ka viņš atceļ atkal visas zīmes līdz ar to, kur mēs atrodamies ārpus apdzīvotas vietas, un mums ir dinamiski jāuzņem ātrums līdz 90 km/h. Šīs ceļu posms ir ļoti populārs eksāmenos CSDD, jo šeit ļoti ātri mainās ātruma zīmes. Viņām ir ļoti jāseko līdzi. Kaut kur cita zīme parādās, kaut kur krustojums atceļ. Šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Tā, laicīgi skatāmies. 70 km/h. Atkal samazinām ātrumu līdz 70 km/h. Tuvākajā krustojumā apgriezīsimies braukšanai pretējā virzienā. Šajā gadījumā ir uzmanīgi jāskatās zīmes. Šeit drīkst? Nē, jo bija zīme tikai taisna. Labajā pusē atkal ir informācijas zīme, kam drīz būs krustojums, kurā mēs varam apgriezties. Ir kāda zīme tikai taisni? Nav. Līdz ar to es rādu virzienrādītāju, maksimāli piebrauc klāt pie sadalošās līnijas, lai dotu iespēju blakus braucošām mašīnām man tik garām, nogaidu drošu attālumu un pa maksimāli tālāko trajektoriju, tā lai man pietiek vietas ar vienu piegājienu iztaisīt apgriešanos. Taču šeit ir vēlreiz jāpārliecinās spogulī, ka neviens nav, un izbraucam atpakaļ uz šoseju. Un te ir svarīgi atcerēties, kāds bija ātrums. Pareizi, bija zīmes 70, kad es apgriezos, līdz ar to es te ieskriešos līdz 70 km/h. Turpinās zīmes 70, taču galvā mēs turam ļoti svarīgu informāciju. Mēs esam ārpus apdzīvotas vietas. Esat uzmanīgi, labajā pusē zīme norāda, ka pēc 150 metriem būs krustojums. Un skatāmies, vai aiz šī krustojuma ir kaut kur zīme 70? Nav. Tātad cik mums būtu jābrauc tagad? Pareizi, 90 km/h. Tātad šajā gadījumā nav jums nekur priekšā teikšana, ka ir jābrauc 90, nav atsevišķa zīme. Ir krustojums, kad sacēla 70 zīme, līdz ar to ir jāturpina braukt 90. Man ir jautājums, ja te stāvētu sabiedriskais transports un rādītu kreiso pagriezienu, ka viņš brauc ārā no pieturas, jūs dotu viņam ceļu? Pareizi atbildi, ka nē, jo ārpus apdzīvotām vietām jums nav viņam jādod ceļš. Apdzīvotās vietās obligāti. Un skatāmies uzmanīgi zīmes, atkal ātruma samazinājums dēļ regulējuma krustojuma. Šajā gadījumā regulējuma gāja pārējais. Samazinam ātrumu, pat 50, samazinam līdz 50. Deg zaļais, gājēji nav, tātad varam droši čersot. Un kreisajā pusē mums ir kas? Krustojums, kas ko dara? Atceļ atkal zīme 50, un cik mēs varam braukt? Jā, ārpus apdzīvotas vietas mēs atrodamies, tā kā šajā gadījumā ir 90 km/h. Jūs redzat, cik ātri mainās ātruma ierobežojumi. Priekšā ir rotācijas aplis, un mēs turpināsim braukt Rīgas virzienā. Paskatāmies uz informācijas zīmi. Rīga ir otrais nobrauciens. Tātad ieņemt kreiso joslu man nav nepieciešamības. Piebremzējam līdz 50, jo priekšā ir diezgan bīstams krustojums, ātruma samazinājums. Arī laicīgi sabremzējam. Vislabākais, visdrošākais ātrums ir aptuveni 20, laicīgi paskatāmies, ka nav mašīnas uz galvenā ceļa, iebraucam aplī. Laicīgi rādam virzienrādītāju, Rīga, nobraucam Rīgas virzienā. Sekojam līdz zīmēm 50. Ok. Turpinam braukt Rīgas virzienā, un kādu zīmi mēs redzam?
Ātrgaitas ceļš. Cik mums ir jābrauc tagad? Pareizi, 120. Taču es jums neiesaku šeit braukt 120, jo te nav iespējams ieskrieties tik ātri, un te ir bīstam braukt 120, jo ir līkumots ceļš. Un arī priekšā būs zīme 90. Mēs izbraucam uz ieskrējamo joslu, laicīgi parādam virziena rādītāju. Kā jūs redzat, ieskrējamā josla ir diezgan gara. Tā kā gadījumos, ja būs kaut kur blakus mašīna, jūs varēsiet mierīgi piebremzēt un pēc tam vēl iekļauties satiksmē. Un turpinām braukt 90. Tūlīt mēs atgriezīsimies atpakaļ virzienā uz Bausku un turpināsim braukt, sekot līdzi mūsu trešajam jau nobraucienam. Esam atpakaļ uz Bauskas šosejas. Šis ir mūsu nobrauciens, kur mēs tikko nobraucām Ķekavas virzienā. Un kas tad notiek tālāk? Šeit gan ir ļoti svarīgi pamanīt un zināt. Sākumā pamanīt, kā jūs redzat, zīme rāda, ka beidzas 90 km/h. Jautājums, cik jūs brauksiet aiz šīs zīmes? Pareizi, 120 km/h. Jo zīme 90, ka beidzās, nenozīmē, ka sākās pilsēta, ka ir jābrauc 50. Mēs esam kur? Uz ātrgaitas ceļa. Tas ir 120 km/h. 120 km/h ir diezgan ļoti dinamisks ātrs ātrums. Un visādas smagās mašīnas, vēl lielgabarītu mašīnas nekad nebrauc tik ātri. Līdz ar to ir diezgan bieži uz šādām šosejām jāieplāno apsteigšanas manevri. Laicīgi redzams, ka es braucu ātrāk nekā viņš. Līdz ar to es laicīgi jau paskatos spogulī, vai nav mašīnas blakus joslā. Un ko nozīmē droši atgriezties atpakaļ? Es skatos spogulī, es sagaidu, ka es pilnībā redzu visas apzinamās mašīnas priekšu, šajā gadījumā smagās mašīnas priekšu, un tad es droši atgriežos atpakaļ. Nesteidzieties atgriezties atpakaļ, jo bieži kursanti pieļauj kļūdu, ka viņi apbrauc, un tajā brīdī, kad mašīna pazūd viņam tur pie acīm kaut kur labajā pusē, viņš jau domā, ka viņš tai mašīnai ir pabraucis garām un uzreiz rauj stūri atpakaļ. Nē, tikko viņš pazūd jums šeit zem acīm, viņš ir tieši pie aizmugurējā riteņa, tāpēc ļoti svarīgi ir paskatīties spogulī, ka jūs redzat pilnībā visas mašīnas priekšu apbraucamās, un tad tikai atgriezties savā joslā. 120 km/h ir, kā es arī teicu, ir diezgan ātrs ātrums. Līdz ar to esat uzmanīgi no asām kustībām. Jebkura asa kustība var novest pie ļoti traģiskām sekām. Plānojiet laicīgi uz priekšu, jo ātrums ir liels, līdz ar to situācijas var būt dažādas un būs jāpieņem diezgan ātri lēmumi. Šajā gadījumā es jau laicīgi redzu, ka atkal brauc smaga automašīna. Es noteikti esmu pārliecināts, ka viņas pat nevar braukt tik ātri un viņas nebrauc 120 km/h. Līdz ar to es jau laicīgi sāku pārliecināties spogulī, kas vispār notiek man blakus. Kā es redzu, josla ir pilnībā tukša. Es nekādā gadījumā nesatuvošos ar smagu automašīnu, tas ir noteikti nav vajadzīgs. Un es laicīgi jau iekārtojos kreisajā joslā. Braucot garām smagai automašīnai, es jau laicīgi parādu virziena rādītāju, nogaidu drošu attālumu, kad es pilnībā ieraudzīšu viņu spogulī un pārkārtojos atpakaļ. Braucot šajā virzienā uz 120 km/h ir diezgan garš ceļš. Tāpēc prieki braukt ar lielu ātrumu jums noteikti būs. Šajā gadījumā būs komanda, turpināsim braukt Salaspils virzienā.
No vienas puses redz, ka man priekšā brauc atkal smaga automašīna un it kā man ir teorētiski iespēja viņu apbraukt apkārt. Es neapsteigšu šo smagu automašīnu, jo man bija komanda nobraukt Salaspils virzienā. Es nezinu, kur ir Salaspils, varbūt tas ir pirmais. Taču tagad skatoties, ka Salaspils ir otrais nobrauciens. Tas ir ļoti svarīgi atcerēties. Pirmais nobrauciens bija Jūrmala, otrais nobrauciens Salaspils. Šajā gadījumā kursanti bieži kļūdās, jo viņi redz ātrgaitas ceļa beigas, taču paskatieties, kas ir lejā. Papildzīme pēc 500 metriem. Līdz ar to man te būtu vēl jābrauc 120 km/h, ja man netraucētu smaga automašīna. Un jāgaida zīme tieši, kur beigsies ātrgaitas ceļš. Un tikai šeit, kur beidzās ātrgaitas ceļš, es samazinātu ātrumu līdz 90 km/h. Tātad pirmais nobrauciens Jūrmalas virziens, tas nav mūsu. Mēs gaidām Salaspili. Nu, lūk, sagaidījām Salaspils virzienu nobraucienu, parādām pagrieziena rādītāju, pārliecinamies, ka ir droši pārkārtoties bremzēšanas joslā, iebraucam bremzēšanas joslā un tikai šeit mēs bremzējam un gatavojamies nobraucienu. Kā jums liekas, kāds šeit būtu ātrums nobraucot? Pareizi, 90 km/h, jo mēs joprojām esam ārpus apdzīvotas vietas. Taču, protams, ka braukt šeit 90 būtu atkal neprāts, jo priekšā ir visādi nobraucieni, pagriezieni, līkumi, līdz ar to ir jābrauc ar drošu ātrumu. Šajā gadījumā ir zīme dodiet ceļu, taču ceļi mums nekrustojās, es varu droši izbraukt ārā savā joslā un kāda zīme 50. Ja atkal nebūtu šīs zīmes 50, es varētu ieskrieties 90 km/h. Turpināsim braukt Rīgas virzienā. Šeit mainās komanda, neturpinām vairs Salaspils virzienā, mēs turpināsim Rīgas virzienā. Līdz ar to man nevajag pārkārtoties kreisajā joslā, mēs turpināsim braukt Rīgas virzienā. Atkal nobrauciens. Iesaku nobrauciens taisīt kaut kur ap 35–40 km/h. Tas ir drošs ātrums, lai izņemtu šādas līkumus. Tad atkal redzam zīmi dodiet ceļu, būs ieskrējumā josla, izbrauksim uz ieskrējamo joslu, ieskriesimies, parādīsim virzienu rādītāju, smaga automašīna ir diezgan tālu no manis, līdz ar to man ir droši izbraukt ārā uz šoseju. Kāds te ir ātrums? Pagaidām vēl 90. Ko šī zīme nozīmē? Ātrgaitas ceļš, taču papildzīme mums norādīja, ka tikai pēc 120 metriem. 250 metriem, piedošana, 250. Un tagad, jau pie šīs zīmes, kad oficiāli sākās ātrgaitas ceļš, es uzņemu dinamisku ātrumu un atkal braucu 120 km/h. Braukšana pa šoseju ir kaut kas atšķirīgs nekā braukšana pilsētā. Jo pirmkārtām un pats svarīgākais iemesls, protams, ir ātrums. Jo, kā mēs zinām, ātrums uz šosejām var būt 90, pat uz ātrgaitas ceļiem 120. Līdz ar to lēmumi ir jāpieņem ātrāk, bremzēšanas ceļš ir garāks un koncentrācijai jābūt pilnībā citai. Sekojiet līdzi ātruma zīmēm, jo braucot pa šoseju, tas jau nenozīmē, ka visu laiku jūs brauksiet 90 kaut kur ilgstoši gabalu. Nē, ātruma ierobežojumi var mainīties. Kaut kādu brīdi jūs varat iebraukt apdzīvotā vietā, ir atkal jābrauc 50, un pēc tam atkal izbraukt no ārpus apdzīvotas vietas, kur ir jābrauc atkal 90. Atkal var sākties, pieņemsim, ātrgaitas ceļš, kur atkal ir jābrauc 120.
uz šosejām un ātrgaitas ceļiem diezgan bieži nākas veikt apdzīšanu vai apsteigšanu. Šajā gadījumā mēs veiksim apsteigšanu, kas ir vieglāks manevrs, jo jums nav pretimbraucošās mašīnas, līdz ar to jums vienkārši ir jāpārliecinās spogulī, ka nav blakus braucošās mašīnas, jāparāda laicīgi virziena rādītājs un jāapsteidz lēnāk braucošu mašīnu priekšā. Taču svarīgi ir arī laicīgi un pareizi iekārtoties atpakaļ labajā joslā. Ieraudzījāt pilnībā visas apdzinamās mašīnas priekšējo daļu. Tas ir drošs attālums un atgriezties atpakaļ. Atceries, ārpus apdzīvotām vietām nedrīkst braukt pa kreiso joslu. Mēs braucam tikai pa labo joslu. Kreisā josla ir domāta apsteigšanai, apbraukšanai vai nogriezties vai apgriezties. Atkal notiek apsteigšana, es nesatuvojos ar mašīnu, laicīgi paskatos, kas man ir blakus joslā, viņa ir tukša. Apsteidzu kravas mašīnu, laicīgi parādu virziena rādītāju, ka es atgriezīšos atpakaļ, nogaidu, ka es pilnībā redzu viņu visu priekšu, ka ir drošs attālums atgriezties atpakaļ un atgriežos atpakaļ. Braucot pa šoseju, ir arī viņai jāsagatavojās. Es jums ļoti iesaku pirmām kārtām sagatavot savu sēdvietu, lai jums būtu droši, ilgstoši braukt. Un arī, kas ir svarīgi, komfortabli braukt. Nu, lūk, šajā gadījumā man bija zīme 120, bet parādās ātruma izmaiņas uz 90. Tā kā turpinam braukt uz 90. Sekojam līdz ātruma zīmēm. Jā, ir ļoti svarīgi sagatavoties šosejas braucienam vai ātrgaitas ceļu braucienam, saregulēt ērtus sēdekļus, saregulēt spoguļus. Varbūt pat paņemt līdzi, lai jums ir pie rokas dzeramais, kas arī ir ļoti svarīgi. Es jums ļoti iesaku, nekādā gadījumā nebraucat noguris. Ja jūs jūtaties noguris, labāk paguļat vai braucat citu reizi, kad jūs esat modrs. Ir vēl viena lieta, ko es jums ļoti gribētu ieteikt, ir brilles. Atcerieties, ziemas periodā vai agri no rītiem vai vēlu vakaros saule var būt ļoti zemu. Līdz ar to ļoti apžilbināt jūs. Līdz ar to es ļoti iesaku mašīnā vienmēr turēt saules brilles, jo tās ļoti palīdz un pasargā jūsu acis. Un arī ir daudz drošāk braukt šādos braucienos. Braucot pa šoseju, tik tiešām ļoti bieži gadās veikt apdzīšanas. Es jūs ļoti lūdzu, sagatavojieties šādam manevram. Tas ir ļoti bīstams manevrs, jo jūs iebraucat pretimbraucošā joslā. Veiciet apdzīšanu posmos, kur jums ir ļoti laba redzamība, kas notiek priekšā, ka nav kaut kādi priekšā līkumi vai uzkalnies, kuriem jūs neredzat. Un arī veicat apdzīšanu tad, kad nav pretimbraucošās mašīnas. Nesteidzies. Šoseja kļūdas nepieļauj un nepiedod. Nu, lūk, mēs braucam ārpus ātrgaitas šosejas, līdz ar to šeit ir oficiāli ātrums 90 km/h. Šajā gadījumā, ja man būtu tuvāk mašīna, kas brauc ārā no ieskrējumās joslas, man būtu divas iespējas. Vai nu pārkārtoties kreisajā joslā un dot viņai iespēju izbraukt, vai nu palaist gāzi un drusku varbūt piebremzēt un arī būt tolerantam un ļaut viņai izbraukt ārā no ieskrējumās joslas. Turpinājumā es redzu atkal ātrumu samazinājumu uz 70 km/h, līdz ar to mēs piebremzējam līdz 70. Un uzreiz ir vēl viena zīme, ka mēs iebraucam apdzīvotā vietā, Rīgā. Līdz ar to mēs atkal piebremzējam līdz 50 km/h, jo apdzīvotā vietā
ir jābrauc uz 50.